applausiem! Bērnībā man likās, ka ir jānopelna pietiekami daudz naudas, lai varētu nopirkt māju, un pēc tam var vairs nekad nestrādāt. Es biju ļoti apjukusi un vīlusies, kad sapratu, ka ir rēķini, kas ir jāmaksā katru mēnesi, un ka nekad nepienāks diena, kad ne par ko vairs nebūs jāmaksā. Kuram no jums patīk saņemt elektrības, telefona, komunālo maksājumu rēķinus? Vai jums kādreiz ir bijusi vēlme tos samazināt vai kaut kā kontrolēt? Man liekas, ka tā ir daļa no mūsu tāda DNS. Mums ir vēlme būt saimniekiem savā zemē, saimniekiem savā mājā. Mums ir nepieciešamība apmierināt visas savas vajadzības pašiem, lai mēs nebūtu atkarīgi no kāda cita. Mēs gribam būt saimnieki. Un tas noved mūs pie šīs dienas tēmas – mikroģenerācija un aktīvie lietotāji. Par aktīvajiem lietotājiem to sauc tāpēc, ka šajā gadījumā patērētāji ne tikai pasīvi saņem un patērē elektroenerģiju, bet viņi arī aktīvi piedalās procesā. Piemēram, paši to ražo. Par mikroģenerāciju to sauc tāpēc, ka salīdzinot ar tradicionālo ģenerāciju HESOs un TECos, tā notiek pavisam nelielos apmēros. Kaut gan šeit mums jāatceras, ka tie ir ne tikai saules paneļus privātmāju jumtiem, tas var būt arī nedaudz lielākos apmēros komerc un industriālajos objektos. Pie vajadzības pēc šādiem tirgus spēlētājiem mēs esam nonākuši, jo mums ir jāaptur klimata pārmaiņas. Te ir vēl kāda mana bērnības atmiņa, es neatceros ļoti karstas vasaras. Un es katrā ziņā tad nezināju, kas ir kondicionieris un kāpēc tas ir nepieciešams katrā mājā. Mēs redzam, ka klimata pārmaiņas izraisa klimata kataklizmas, sausumus, vētras, plūdus, kas noved pie arvien lielāka bada daudz kur pasaulē un klimata bēgļiem. Mums ir jāpāriet uz enerģiju, kas ir klimata neitrāla. Otrs ir enerģētiskā neatkarība. Energoresursi, ko mēs izmantojam, ne tikai ir neatjaunojami, bet ļoti bieži tie ir arī konfliktu cēlonis vai sponsorē konfliktu. Arvien vairāk mēs redzam arī kiberdrošības riskus tādos infrastruktūras objektos kā elektrotīkli. Un tādējādi mēs atgriežamies pie sākotnējās domas, ka mums ir jābūt saimniekiem savās mājās. Mums ir jāspēj maksimāli nodrošināt pašiem savas vajadzības. Un mikroģenerācija ļauj mums uz to virzīties. Mēs varam uzstādīt saules paneļus uz savas ēkas jumta, teritorijā, uzstādīt vēja ģeneratoru. Starp citu, tieši tas ir veids, kā Dānija kļuva par vēja ģenerācijas lielvalsti. 70. gados degvielas krīzes laikā kāds jaunietis izgudroja nelielu vēja ģenerācijas ierīci, ko uzstādīt savā fermā, lai varētu nodrošināt savu fermu ar elektroenerģiju. Drīz pēc tam pie viņa griezās arī viņa kaimiņi, lai viņš tādas izgatavo viņiem. Līdz šo viņa dizainu iegādājās uzņēmums Vestas, un tagad tas ir lielākais vēja ģeneratoru ražotājs pasaulē. Tas notika pirms 50 gadiem, un cilvēki vēl joprojām šodien šaubās, vai tas ir izdevīgi. Lai šaubu nebūtu, tas ir izdevīgi, tas ir pārbaudīts, tas atmaksājas. Saules paneļu cenas ir kritušas aptuveni 12 reizes kopš 2010. gada un gandrīz 500 reizes kopš tie ir pieejami. Mēs sagaidām līdzīgu tendenci arī bateriju tehnoloģijām, kad tās tiks arvien vairāk izmantotas, arvien plašāk ražotas, radīsies konkurence, šīm cenām vajadzētu krist. Tāpat bateriju tehnoloģijām mēs arī sagaidām pārmaiņas materiālos, no kā tās tiek ražotas, tā kā tur vēl daudz ko redzēt. Un baterijas mums ir nepieciešams, lai mēs varētu šo enerģiju izmantot, kad saule nespīd un vējš nepūš. Tātad atmaksājas šādi mikroģenerācijas risinājumi pat 5-6 gados, un tagad katrs sevi cienošs elektromateriālu tirgotājs, energobūvnieks tos piedāvā, un tāpēc mēs redzam, ka arvien vairāk tie tiek uzstādīti, te palīdz arī sociālā ietekme. Mēs redzam, ka to dara mūsu kaimiņi, mūsu paziņas, mūsu kolēģi, un tad mēs arī sākam apsvērt šo risinājumu. Varbūt tas tomēr ir izdevīgi, varbūt tas mums ir vajadzīgs.
Un visātrāk šie risinājumi atmaksājas, ja mēs enerģiju, ko saražojam paši arī izmantojam. Jo tad mums nav jāmaksā par pārvadi, par sadali, par OIK komponentēm un tā tālāk. Un šis ir kaut kas mums būtu jāatcerās. Visātrāk šādi risinājumi atmaksājas, ja mēs tos izmantojam paši. Un mēs nevaram kontrolēt, kāda enerģija no šiem avotiem tiek ģenerēta, bet mēs spējam kontrolēt, kad mēs tos patērējam. Un, ja mēs gribam būt saimnieki savās mājās, mums enerģija ir jāpatērē apzināti. Mums ir jākontrolē, kā mēs to darām. Tad mēs nonākam pie digitalizācijas jautājuma. Es domāju, ka savā ziņā tas ir paradoks, ka mūsu telefoni kļūst gudrāki, mūsu pulksteņi, mūsu mašīnas, bet enerģija, kas to visu nodrošina, vēl joprojām izmanto to pašu tehnoloģiju, ko 20. gadsimtā. 80% no pasaules enerģijas patēriņa nāk no fosilējiem kurināmajiem, un 95% no elektroenerģijas tiek piegādāta caur novecojušām pasīvām sistēmām. Ar mikroģenerāciju mēs varam virzieties prom no tā un uz pārmaiņām šajā jomā, bet paralēli mums ir jākļūst efektīvākiem. Vai jūs zinājāt, ka aptuveni 50% no enerģijas, ko mēs izmantojam ēkās, tiek izmantot neefektīvi? Puse no enerģijas, ko mēs izmantojam ēkās, ir neliederīga. Un tas nav kaut kas, ko mēs varam novelt uz valdību vai kādu citu. Tās ir mūsu ēkas, kuras mēs paši kontrolējam, kuras mēs paši uzturam. Un man tas šķiet ļoti savādi, ka mēs zinām, cik stundas iepriekšējā naktī mēs pavadījām dziļajā miegā, bet mēs nezinām, cik enerģijas patērē mūsu iekārtas. Tas ir tāpēc, ka savu miegu iepriekšējā naktī mēs vairs nevaram mainīt, bet savu rēķinu mēneša beigās varam. Un es nesaku, ka mums ir jāpārtrauc skaitīt savas dienas soļu skaits. Es saku, ka mums ir jāpievērš vairāk uzmanības, cik enerģijas patērē mūsu iekārtas un īpašums. Tad mums vajag mikroģenerāciju, mums vajag aktīvos lietotājus, un mēs tos ieviešam, un mums ir jāiemācās enerģiju pareizi izmantot. Tas prasa ieviest automatizāciju un digitalizāciju arī nelielos apmēros savās mājās, jo īstie dati ļaus mums pieņemt pareizos lēmumus. Un pārējai uz dabai draudzīgiem enerģijas resursiem ir jāiet roku rokā ar to liederīgu izmantošanu. Mums ir jāzina, kad mēs izmantojam enerģiju, kā mēs to izmantojam un kur mēs varam ietaupīt. Piemēram, mēs zinām, ka visvairāk enerģijas saules paneļi saražo tieši dienas vidū, un elementārs piemērs, mēs tieši tad varam mazgāt savu vēļu, uzsildīt ūdeni savā boilerī un uzlādēt savu robotu putekļu sūcēju. Un varētu šķist sarežģīti, ka tad mums ir jāuzstāda neskaitāmi timeri, jāpārprogrammē savas apsildes un dzesēšanas iekārtas, lai tās sasinhronizētu ar laikapstākļiem. Bet labās ziņas ir tādas, ka mūsdienās pastāv lietotnes priekš jebkā. Otrs variants, skatoties no ekonomiskā skatu punkta, ir nedarīt neko. Tāpat kaut kādā veidā enerģija tiks piegādāta, gaisma spīdēs, mēs varēsim uzlādēt savu telefonu, bet mēs par to arī attiecīgi maksāsim. Tieši tā servisa industrija strādā. Ja mēs negribam paši pielikt pūles un ieguldīt laiku, būs kāds, kas mums nodrošinās šo pakalpojumu, bet par to mums būs jāmaksā. Un mēs arvien vairāk dzirdām par to, ka enerģija kļūst arvien smagāks sloks uz mājsaimniecībām, uz biznesiem. Un tātad jautājums te ir nevis, vai mēs gribam to darīt, bet vai mēs varam atļauties to nedarīt. Un ja mēs tiksim galā ar šiem izaicinājumiem, tad pastāv jau citas tendences, uz kurām mēs varam lūkoties. Daudz kur pasaulē tiek ieviesti enerģijas kooperatīvi, arī Igaunijā. Tas nozīmē, ka vietvaras, privātpersonas uzņēmumi kopīgi vietēji ražo elektroenerģiju. Vēl mēs redzam, ka pasaulē aktīvie lietotāji sāk sadarboties ar elektrotīklu. Tie tiek izmantoti kā virtuālā elektrostacija, lai dotu tīklām potenciālu elastībai. Būtībā tīkls spēj selektīvi atslēgt slodzes konkrētos apstākļos un tādējādi mainīt slodzi tīklā.
piemērs šajā gadījumā varētu būt, ka konkrētās dienas stundās ēkas apsilde tiek atslēgta un ēkas temperatūra var nokrist par 1 līdz 2 grādiem, un tas ļauj šo slodzi mainīt. Vēl mums ir kā iespējamām tendencēm jāskatās ne tikai uz tehnoloģiju maiņu, bet arī uz biznesa modeļu maiņu. Piemēram, ja mēs iedomājamies tādus uzņēmumus kā Amazon, Airbnb un Uber. Airbnb ir lielākais naktsmītņu nodrošinātājs pasaulē, bet viņiem nepieder neviena naktsmītne. Un te ir doma tāda, ka, ja nu mans kaimiņš, viņš man ir čoms, viņš saka, es tev nākošu nedēļu iedošu elektrību pa puscenu. Un tad mēs varam skatīties uz tādiem vidutājiem, kas varētu šādus pakalpojumus nodrošināt. Tendenču ir daudz, bet mums jāsaprot, ka mikroģenerācija tagad ir tas, kas mums ir vajadzīgs, ja mēs gribam būt saimnieki savās mājās. Un mēs varam saražot krietni vairāk, un mēs varam kontrolēt, kā mēs to izmantojam. Paldies! Paldies, Raimonda! Viens varbūt noslēdzošais jautājums, ja mēs ievadā šai uzrunai ieskicē par to, ka patērētāji pārņem to varu, ar to saprotot, ka viņi kļūst aktīvāki un iesaistās arī mikroģenerācijā, elektrības ražošanā. Kurš varbūt ir tas brīdis, tas parametrs, pēc kura mēs varēsim pateikt, ka jā, mēs Latvijā esam tie aktīvie lietotāji? Ir kāds tāds brīdis, ko mēs varam atzīmēt tajā laika nogrieznī? Kas to raksturo? Man grūti būtu noteikt vienu tādu brīdi, bet būtībā es uzskatītu, ka tas ir tad, kad mēs savus pamatvajadzības, savus kritiskās slodzes, katrs savā mājā varam nodrošināt paši. Un tad jau ir tas, kas mums rada papildus ekstra komfortu. Man šķiet labs piemērs, ap citu ar to miegu un elektrības mērīšanu. Es tā padomāju, es patiešām varbūt pat nezinu, cik patērē viens vai otrs. Katrā ziņā tas liek saņemties un domāt arī par šiem aspektiem. Dāmas un kungi, Raimonda Kursīte. Liels paldies!